esam skeptiskajā vairākumā. Latvijas izlase spēlē ripu. Un nekas interesants nenotiek. Bakstamies. Vairākums netiek. Pagaidām nekas nenotiek. Metiens un ripāt uz zonu CZ Girmas aizklārtiem. Tur pēc tāds steidzas puetis, saņem ripu. Iesāk uzbrukumu. Viņš turpina skriet. Niživīs lauž žonā, bet viņam nav kas piespēlē. Kļūdās tur Mārtiņš Cipulis, Vasiljevs un Čehi 2-1. Un atkal Rolineks mums sagādā postažu mazākumā. Nē, vairākumā, piedodiet. Vairākumā un sprukts uz riemtienā, cīņais vārtiem un 1-Masaiski. Un Edgars uzvar. Šajā divcīņā turpinam cīnīties Sotnieks, bortā, ar ripu Čehi. Un sākam uzbrukumu. Un tomēr nekas nesniegt, bet turpinam. Ar ripu zonā, Jānis Sprukts met un vārtu Stabiņš. Glāb Čehus no vārtu zaudējuma. Prieks, kur tur rodies Čehiem, protams. Un mūsēji atkal uzbrukumā. Ripa zonā. Čehi cīnās par ripu. Sergejs Pačura metiens vārtī! Un Latvija viens vārds atspēlē pirmie vārti izlasē Sergejam Pačuram. Un šeit Jānis Sprukts metiens vēlēt atkārtojumā. Vokuns aizķēra ripu un tā trāpīja pa vārtu stabu. Tiešām kāda neveiksme. Bet nekas, Sergejs Pačura ir gūs vārtus, un tas ir tikai vienu vārtu deficīts. Pastieties, cik skaists plaukstas metiens, un Vokuns šeit ir pilnīgi bezspēcīgs devītniekā. Un Latvija